Labdien, cienījamie skatītāji! Ar prieku esmu atgriezies gan ar jaunāko raidījumu, gan Elizejas telpās. Te ir kaut kāda tāda burvība, ka gribas tā vien atgriezties. Pirmo reizi es šeit biju sarunā ar Indulu Paiču raidījumu, kur es vēl joprojām ļoti iesaku noskatīties. Bet šoreiz mans sarunas biedrs ir Kaspars Simonovičs, arī no Elizejas. Labdien, Kaspar! Sveiki! Un, laikam jāķerās tam vērsim pie ragiem. Īsumā tātad mūsu šīs dienas raidījums būs par 12 soļu programmu. Kas tā tāda, ko ar to ir iespējams panākt? Varbūt kliedēsim kaut kādas bailes un bažas par to. Un noteikti parunāsim arī par stigmu, kas valda sabiedrībā, par to, kas ir bieži vien traucējoša cilvēkiem gluži vienkārši nelietot. Bet no sākuma mums ir jānoskaidro, Kaspar. Jā. Izglītība, tituli, jebkas, kas ir pastāstāms par sevi, CV. CV. Tituli laika gaitā bijuši dažādi, bet laikam jau tas svarīgākais vai nopietnākais tituls ir bijis mācītājs. Esmu bijis mācītājs aktīvā kalpošanā gadus 30 aptuveni. Un tas laikam ir bijis tas galvenais manas dzīves aicinājums. Attiecīgi tam apakšā ir teoloģiska izglītība, 1995. gadā bakalaura grāds Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē un 17. gadā maģistra grāds tajā pašā teoloģijas fakultātē. Aktivitātes ārpus mācītāja darba ir bijušas dažādas. Esmu kādu brīdi bijis arī deputāts pašvaldībā, esmu bijis skolotājs kristīgās skolās, esmu bijis darbojies dažādās komisijās, LELB, tātad Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas konzistorijā tolaik. Esmu bijis, var sakot, dažādos amatos. Pēdējos dažus gadus, kopā ar Indulu Paiču esam dibinājuši kopienu Elizeja, labākai, vieglākai dzīvei, garīgai izaugsmei. Un tad attiecīgi šobrīd tas pamatlaiks, pamatnodarbošanās aiziet šeit. Es personīgi diezgan bieži, vairs ne katru rītu, dažādu apstākļu dēļ, bet paklausos rīta lūkšanas, kas ir. Es biju vienu brīdi pārliecināts, ka tas ir Induls, kurš viņas ir ierunājis, bet tad atklājās, ka nē. Jā, Indulis ņem vakar lūkšanas, es ņemu rīt lūkšanas, un YouTube'ā, kā saka, Elizeja ir klātesoša, jebkurš, kurš uzrakstītu vārdu Elizeja YouTube'ā, varētu atrast ļoti dažādus raidījumus, un ja aiziet uz pašu YouTube kanālu, tad tur būtu atskaņošanas saraksti, jeb playlists, kur katrs tad var izvēlēties pēc savas patikšanas attiecīgi raidījumu. Un tieši tur es arī atradu, ka Elizeja jau kādu laiku arī sniedz 12 soļu programmu, sauksim to tā. Laikam nedrīkst tā teikt, bet... Precizēsim, pirms dažiem gadiem es nolēmu Elizejā izveidot raidījumu ciklu pār 12 soļiem. Mēs nekonsultējam 12 soļu programmā, mēs ar to nenodarbojamies. Tā ir pamatā anonīmo alkoholiķu prakse, jo 12 soļu programma nāk no turienes, un tad ir adaptēta attiecīgi visās citās sadraudzībās, citu atkarību ietvaros. Bet toreiz, pirms tiem dažiem gadiem, es nolēmu tā godprātīgi pats sev iziet cauri šiem 12 soļiem, lai labāk saprastu, ko tie nozīmē, kā uz tiem var paskatīties, kā tos var interpretēt un kāda vispār no tiem jēga. Bet izgāja cauri ne tā, ka atkarības mocīts vai vadīts, vienkārši ziņkārība. Ziņkārība, varbūt ne gluži tā, ka es nekad nebiju iedziļinājies 12 soļos. Laika gaitā, patiesībā daudzu gadu garumā, tā kā mans profesionālais fons ir mācītāja darbs, tad kaut kādā brīdī es interesējos, protams, arī par dažādām atkarībām, jo cilvēki bieži vien nāk runāt par tām.
un caur to es saskāros ar šo 12 soļu programmu, un jau toreiz, pirms tiem daudziem gadiem, pētot šos 12 soļus, man bija aizdomas vai tāda nojauta, ka patiesībā 12 soļi nav skatāmi tikai un vienīgi alkohola atkarības kontekstā. Un patiesībā pat ne citu tikai un vienīgi atkarību kontekstā. 12 soļi patiesībā ir programma cilvēka garīgām pārmaiņām. Un es pat teiktu, ka ik viens cilvēks, kurš jūt savā dzīvē, ka viņam ir nepieciešamas kādas nopietnākas pārmaiņas, ka ir kaut kas, kas viņu tā kā sasaista, tur uz vietas, neļauj virzīties uz priekšu dzīvē. Ir kaut kādi traucējoši faktori, no kuriem gribētos atbrīvoties, novilkt tā kā strīpu un doties uz priekšu jau brīvākam cilvēkam, tad es secinu, ka 12 soļu programma ir šāda veida programma cilvēka garīgai attīstībai un izaugsmei. Un ejot cauri attiecīgi šajā Elizejas 12 soļu ciklā, es par to vēlreiz pārliecinājos, aplūkodams tātad 12 soļus gan no atkarību perspektīvas, gan no varbūt tādas kristīgās perspektīvas, no garīgās izaugsmes perspektīvas. Un starp citu ne tikai 12 soļus, bet arī aplūkoja toreiz 12 tradīcijas, kas skar tā kā varbūt pašu kustību kopumā kā tādu. Un jā, joprojām esmu pārliecināts, ka tā ir programma garīgām pārmaiņām. Jāsaka, pirmsākumā, ja es pareizi atceros, ir meklējumi 1935. gadā ASV, kur tiešām divi ar alkohola atkarību sirkstoši kungi satikās un kaut kā soli pa solim, bet radīja kaut ko tik monumentālu, kas vēl projām tiek izmantots un praktizēts arī narkoloģijā. Viņi radīja kustību, kas ir aptvērusi visu pasauli, kas ir iesaistījusi miljoniem cilvēkus visā pasaulē, un tas viss sākās ar 2 cilvēkiem, kuriem bija apnicis mocīties, mocīt sevi ar to dzeršanu, mocīt citus, un kuri nevarēja atrast nekādu risinājumu, bet dīvainā kārtā tieši tad, kad viņi abi divi jau bija uz izmisuma robežas un nolēma, varbūt ir jāparunā savā starpā, tad lūk izrādījās, ka šāds savstarpējs atbalsts un soli pa solītim izstrādājot un meklējot dažādus principus, kas varētu viņiem palīdzēt, ir aizvedis pie tādas globālas kustības visā pasaulē. Pirms ķeramies klāt tiem 12 soļiem kā tādiem, vēl viena tāda lieta, kas ir Minnesotas programma. Tā ir arī Minnesotas 12 soļu programma, kas saprot, ka tas ir relatīvi viens un tas pats. Tie 12 soļi, kas tiek izmantot terapeitiskos nolūkos 28 dienu garumā. Jā, bet Minnesotas programmai ar konkrēti anonīmu alkoholiku kustību nav nekāda sakara. Tās ir 2 dažādas lietas, kuras nejauc viena otru savā starpā, tās nemiksējas savā starpā, jo anonīmu alkoholiķu viens no pamatprincipiem ir, ka tā ir kustība pati par sevi. Tā nekādā veidā neasociējas ar citām kustībām vai biznesa, vai politiskām, vai reliģiskām, vai nevalstiskām. AA ir tikai un vienīgi AA. Viņi gan paši nekur neiejaucas, gan arī neļauj savu vārdu izmantot kaut kādā blakus biznesā vai blakus aktivitātēs. Tādēļ no vienas puses AA cilvēki, protams, novērtē visu to labo, ko dara citas grupas, organizācijas, entuziasti, lai palīdzētu cilvēkiem tikt galā ar alkohola atkarību, bet AA paši turās pie savas programmas, pie saviem principiem. Labi, tad varbūt tās pamēģināsim, cik vien tādā raitā tempā, ne pilnos raidījumu ciklos, bet iziesim cauri tiem 12 soļiem, kas ir. Tā, lai arī man top skaidrāks un arī skatītājiem, klausītājiem. Tātad pirmais, kas ir šķiet pat pašsaprotams, man jau pie 900. dienas atzīt, ka ir problēma. Un atkal es esmu, piemēram, pēc pagājušā gada festivāla Lampa redzēto,
un ne tikai, es esmu novērojis, ka Latvijas sabiedrībā nav tik daudz to cilvēku, kuriem būtu izteikti tāda fizioloģiska atkarība, cik gan psiholoģiskā, ka pieredzinājis sevi ir pie tā, ka viņiem šis alkohols tāds viegli pieejams, ātri atslābinošs un nestād. Tas atzīšanās moments. Es saprotu, ka viņš ir svarīgs priekš kā pirmais solis. Kāpēc ir tik grūti atzīties tādā ziņā? Kur ir tā problēma? Cilvēkiem pateikt, klausies, bet es laikam bišķi tā kā ne pa daudz, ne pa bieži, bet tās attiecības nav noregulētas ar to dzērienu. Redz, tu jau pats, varbūt tā kā pa daudz, tā kā bišķi, tā kā attiecības nav noregulētas. Nē, tur ir ļoti svarīgi cilvēkam vienā brīdī atzīt patiesību. Es esmu alkoholiķis, es esmu atkarīgs. Un atkarīgs nozīmē, ka tā ir joma manā dzīvē, kuru es nekontrolēju. Es varu kontrolēt 99,99% no savas dzīves. Es esmu lielisks speciālists, lielisks vīrs un tā tālāk, meistars ar zelta rokām un kas viss nē, bet ir viena konkrēta šaura niša, kuru es nekontrolēju, kura kontrolē mani. Vai tas ir alkohols, vai tās ir narkotikas, vai tas ir nikotīns, vai tās ir azartspēles, jebkas, mēs jebko spējam padarīt par atkarību savā dzīvē, diemžēl. Kādēļ ir svarīgs šis moments atzīt šo patiesību? Tāpēc, ka mēs cilvēki dzīvojam savu dzīvi un jūtamies komfortabli tad, kad mums šķiet, ka mēs kontrolējam situāciju, ka mēs kontrolējam to, kas notiek mūsu dzīvē, tad mēs tā kā jūtamies, ka mēs esam uz kaut ko spējīgi, ka mēs varam kaut ko izdarīt un tam līdzīgi. Bet, un sākas jau arī alkohola problēmas ar to, ka es jau sākumā kontrolēju. Es pats izdomāju, ka es gribu ieraut, iedzert mazliet. Es pats konstatēju, ka paliek bišķi vieglāk, tā kā atlaiž, atslābina. Un man šķiet, es esmu atklājis vienu interesantu, labu, nekaitīgu tādu atslābināšanās veidu. Kuram gan varbūt iebildumi pret 100 gramiem vīna, bet brendija vai 200 gramiem vīna. Un kādu laiku tā ir, bet vienā brīdī es nepamanu to brīdi, kur nevis es kontrolēju alkoholu, bet alkohols kontrolē mani. Tā varētu sacīt. Ja? Respektīvi, manī sākas procesi, kas ir pārņēmuši manu domāšanu, kas ir pārņēmuši manu uzvedību. Un attiecīgi, kamēr es pats esmu akls iepratim šai patiesībai, es jau nespēšu neko izmainīt. Ar mani jau nekas nemainīsies, kā paliks tikai sliktāk un sliktāk. Jo jebkuras atkarības dinamika ir tāda, ka tā pasliktina attiecīgi cilvēka fizisko veselību, mentālo, emocionālo, sociālo dzīvi, viņa darba kvalitāti. Atkarīgs tikai no atkarības, tās jaudas. Ja? Ja kāds tur varbūt pīpē, tad viņš var visu mūžu nopīpēt un dzīves beigās dabūt plaušu vēzi. Bet ja kāds lieto narkotikas, kaut kādas smagās, tad pāris gadi un viss, viņa dzīve ir beigusies. Tad, lūk, kamēr es neatzīstu to, ka man ir problēmas un es nekontrolēju situāciju, ar mani vienkārši paliks tikai sliktāk un sliktāk. Tajā brīdī, kad es esmu spējīgs atzīt, tad es varu iet meklēt palīdzību, tad es varu skatīties, kādas ir alternatīvas tam manam dzīvesveidam, un tad var kaut kāds šis process sākties. Bet grūti ir tāpēc, ka kurš no mums grib atzīt, ka es esmu zaudējis kontroli pār kaut kādu savas dzīves nozīmīgu aspektu. Es kaut kā vienmēr par sevi domāju, tāpēc, ka mums ļoti daudz ir šo cilvēku, arī es tajā skaitā savā laikā biju ļoti pārliecināts par to, ka es reāli kontrolēju. Es taču nedzeru otrdienu rītos, ja? Tas taču viss ir zem kontrolas, bet tā izpratne par to, ko nozīmē es kontrolēju, katram šķiet ir ārkārtīgi individuāli. Tā ir ļoti subjektīva, neapšaubāmi,
Un līdz ar to nav universālas vai tādas vispārīgas robežas vai tāda mēra, ar kuru mēs varētu pieiet pie katra cilvēka un teikt, tu pa daudz vai tu vairs nekontrolē. Tas ir ļoti subjektīvs rādītājs, un paradoxālā kārtā kāds cilvēks, piemēram, var, dzert 2 reizes gadā un būt alkoholiķis un atkarīgais, un kāds cilvēks varbūt dzer katru nedēļas nogali, un viņš nav atkarīgais. Ja? Respektīvi, paši alkoholiķi izdara tādu interesantu dalījumu. Viņi saka, ka ir alkoholiķi un ir dzērāji. Tas nav viens un tas pats. Alkoholiķis ir atkarīgs cilvēks. Dzērājs var nebūt atkarīgs. Viņš vienkārši dzer. Tā ir viņa izvēle nodzert savu dzīvi. Ja? Lai gan viņš varētu faktiski nedzert, bet viņš ir izvēlējies savu dzīvi nodzert. Ja? Labi. Pirms mēs ieslīgstam, jo manas analīzē pāriesim pie nākošā punkta. Pārliecināšanās par augstāko spēku esamību ir 2. punkts no 12 soļiem. Jā, tas ir bieži vien tāds klupšanas akmens cilvēkiem, un īpaši, kad vēlāk tur tiek piesaukts vārds Dievs, ar atrunu gan kā mēs viņu iztēlojamies vai kā mēs viņu iedomājamies. Un tomēr tas ļoti daudz cilvēkus mulsina, jo uzreiz ir sajūta, ka te ir runa par kaut kādu reliģisku kustību vai tam līdzīgi, bet patiesībā ideja ir ļoti vienkārša. Te es gribu pareklamēt latviešu valodā, joprojām ir nopērkama tāda neliela grāmatiņa, bet ļoti labi uzrakstīta, ļoti skaidri aprakstoša problēmu un risinājumus. Autors ir Abrahāms Tverskis, Atkarīgo domāšana. Iztulkot latviešu valodā pirms kādu laiku, joprojām grāmatnīcās pieejama, viņš runā par to, ka, lai atkarīga cilvēka dzīvē kaut kādas pārmaiņas varētu notikties, pirmā lieta atkarīgam cilvēkam ir jāzaudē ticība tam, ka viņam ir taisnība. Jo, respektīvi, es jau dzīvoju no savas subjektīvās perspektīvas, ar mani viss kārtībā, es visu kontrolēju, tas, kā es dzīvoju, ir ok, ko jūs man piesienaties. Ja? Un pārmaiņas sāksies lūk tikai tad, kad es pēkšņi sapratīšu, nē, man nav taisnība. Es te neko nekontrolēju, alkohols ir pārņēmis manu dzīvi, es pats galā netieku, man nav taisnība tajā, kā es esmu dzīvojis līdz šim. Man ir vajadzīga palīdzība no malas. Un patiesībā tas, par ko tiek šeit runāts, par augstāko spēku, tas ir kaut kāds alternatīvs skatījums uz manu dzīvi, kas nav manējais. Tas augstākais spēks ir kaut kas, kas neesmu es pats. Jo es pats esmu varējis tikai tikt līdz šejienei, līdz nodzertai vai kā citādi sabojātai dzīvei, kur es pēkšņi saprotu, ka viss ir slikti. Tas ir, uz ko es esmu bijis līdz šim spējīgs. Bet ja es gribu, lai mana dzīve kļūst citādāk, man ir jāatrod kāds alternatīvs avots, kam uzticēties, kuram ļauties. Un tas nedrīkst būt es pats. Tas var būt cits cilvēks, tā var būt grupa, tas var būt Dievs, sauksim to, kā gribam, bet tas neesmu es pats. Tā ir tā svarīgākā atziņa šeit. Un tad trešajā tad arī parādās jau tas Dievs, ka nolēma uzticēt savu dzīvi Dievam. Jā, respektīvi, es esmu bankrotējis. Es ar savām gudrībām, ar savām idejām, ar savām aktivitātēm, es esmu ticis līdz šejienei, kas ir vienkārši izčakarēta dzīve. Es negribu tā turpmāk dzīvot. Kam es varētu uzticēties? Es uzticēšos tam, kas neesmu es. Es uzticēšos kādam, kurš ir gudrāks par mani, redzīgāks par mani, zinošāks par mani. Lūk,
Galējā nozīmē kaut kam augstākam par sevi, Dievam, kā es viņu saprotu. Ja? Un patiešām daudzi, piemēram, ateistiski noskaņoti AA biedri šo augstāko spēku saredz, piemēram, savā grupā. Grupa šim cilvēkam ir tas augstākais spēks, uz kuru viņš paļaujās, jo tā grupas pieredze ir lielāka nekā mana personīgā. Tā grupas gudrība ir lielāka nekā mana personīgā. Ja? Teiksim, reliģiskāk noskaņoti cilvēki, protams, var raudzīties uz realitāti daudz plašāk un sacīt, jā, līdz šim es esmu mēģinājis pats tikt galā ar savu dzīvi, tagad es uzticos tai lielākai, plašākai realitātei. Šis par grupu man ļoti patīk tas komentārs, jo man reiz sanāca saruna īsi un kāda sieviete zvanīja, nezinu, kā sauc, pirms kā anonīmi, zvanīja prasīja, vai es viņai varētu palīdzēt. Un es viņai teicu, varbūt, es nevaru apsolīt, ka es varu kādam palīdzēt. Un viņas pamat jautājums galvenais bija, vai es arī viņu vilkšu tā kā pie Dieva. Uz ko es viņai, it kā būs ironiski, bet no savas pieredzes teicu, ka nevilkšu, jūs visticamākais, ka pat atklāsiet viņu. Tā kā šī te augstākā spēka esamība. Tā bija mūsu pēdējā saruna ar viņu, bet te ir tas moments par to ateistisko pieeju, bet vajadzību vienlaicīgi arī pēc atbalsta, pēc augstākā spēka. Jā, jo tā jau nav tikai alkoholiķu vai citu atkarīgo problēma, tā jau ir cilvēka problēma pēc būtības, kas ir tāda, zinām, pretruna varbūt, jo redzi, kad mēs piedzimstam, mēs esam tādi absolūti nevarīgi. Un vecāki mūs audzina, un viņi audzina mūs, lai mēs kļūtu aizvien pieaugušāki, patstāvīgāki, neatkarīgāki, spējīgāki tikt galā, un tā trajektorija visu laiku ir tāda augšu ejoša. Es zinu vairāk, es māku vairāk, es protu vairāk, es tieku galā ar dzīvi labāk, un tā sajūta ir, ka tā tas turpināsies, un tam tā jābūt pēc definīcijas. Bet pēc definīcijas tā nav. Cilvēks nav visvarens, viszinošs, visspēcīgs un tam līdzīgi. Mums ir, gribot, negribot, jāmācās paļauties uz kaut kādiem citiem cilvēkiem, uz kaut kādām institūcijām, uz veselo saprātu un tā tālāk un tā joprojām. Šeit tas vienkārši tiek parādīts ļoti skaidrā veidā. Saprot, tas tāpat kā, piemēram, ja mēs izmantojam sabiedrisko transportu, ja? Mēs taču ejam uz pieturu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ceram, mēs uzticamies, ka atnāks autobuss. Un tad, kad mēs iekāpjam autobusā, mēs uzticamies, ka šoferis mūs aizvedīs tur, kur mums ir jānonāk. Ko mēs tajā brīdī darām? Mēs praktizējam uzticēšanos, mēs praktizējam paļaušanos uz kaut ko lielāku par sevi, uz kaut ko, kas neesmu es pats. Un mēs pat nepamanām, ka mēs to darām. Tikai šeit tas ir ļoti skaidri parādīts, ka arī šajā dzīves jomā, draugs, ja tu gribi tikt galā ar savu atkarību, ja tu gribi piedzīvot garīgu izaugsmi, arī šajā jomā tu nevarēsi izvairīties, kā uzticot sevi, savu dzīvi kaut kam, kas neesi tu pats. Un kā nākošais punkts, kā 4., kas šķiet pat loģiski, ka neesi tu pats, kam var pilnībā uzticēties, arī es to atklāju caur tādu ļoti rūpīgu, bez kompromisa pašanalīzi. Un tas arī ir 4. punkts no 12 soļiem, tātad pašanalīze. Cilvēkam, kurš tam īsti nekad nav pievērsis uzmanību, kur skatīties, kā to veikt, to pašanalīzi. Pieņemsim, ka viņš negrib uzreiz varbūt tās iet vai uz anonīmiem alkoholiķiem vai citādāk, bet vienkārši mājas apstākļos es gribu pāanalizēt sevi. Kur jāskatās? Uz iekšu. Spogulī, kā saka, vai uz iekšu. Respektīvi, patiesībā mēs jau ar sevis analizēšanu atkal neviļus nodarbojamies visu savu mūžu. Tāpēc, ka mums jau ir tā iekšējā introspekcija. Mēs jau apzināmies sevi. Mēs jau skatāmies uz sevi. Mēs
pamanām sevi. Mums ir tā mūsu iekšējā izjūta, kas esmu es. Un šis es pamana arī pats sevi. Un mēs pamanām savas emocijas, mēs pamanām savas pārliecības, mēs pamanām to, ka esam nobijušies, vai ka kļūstam kaut kādi pieglaimīgi, vai ka palikuši esam dusmīgi. Mēs pamanām paši sevi, un kādreiz mēs arī pamanām, ka tas, ko mēs darām, nav labi, nav pareizi, vai ir destruktīvi kaut kādā veidā, vai rada kaut kādas negatīvas sekas pēc tam man pašam vai citiem cilvēkiem. Mēs jau to visu zinām. Tas nav nekas jauns. Tikai vienā brīdī, ko saka šī 12 soļu programma, ja tu vēlies pārmaiņas savā dzīvē, tad ar šo tev būs jāsāk nodarboties sistemātiski. Tev būs apzināti, mērķtiecīgi sevi jāvēro, jāpievērš uzmanība. Ko tu domā, kā tu jūties, kad tev ir labi, kā tu jūties, kad tev ir slikti, ko tu saki vienā gadījumā, kā tu rīkojies otrā gadījumā. Pavēro sevi. Un ja mēs tā pavisam vienkārši godprātīgi sevi pavērosim, nu, piemēram, ja vēl jo vairāk, piemēram, rakstīsim dienas grāmatu. Un pēc tam šo dienas grāmatu pašķirstīsim, pārlasīsim. Mēs sāksim ievērot kaut kādus paternus, kaut kādus schēmas, kā mēs funkcionējam. Lēnām pamazām mēs sapratīsim, ka jā, tur ir arī kaut kādi negatīvi aspekti manī. Jā, un tas ir milzīgs darbs, godīgi sakot. Es tam esmu gājis cauri, un arī cilvēkiem, kas ar mani runāja par šo tēmu, es vienmēr arī saku to, ka tas, godīgi sakot, šķiet, ka ir grūtākais darbs, ko es jebkad dzīvē vispār esmu darījis. Jūs sākt ķidāt šitās lietas, kas ir par tām destruktīvajām attiecībām, piemēram, un ne tikai ar sevi, ar saviem vecākiem, ar saviem draugiem, ar saviem, darba vietām, pat ne tikai kolēģiem, bet arī kolēģiem, un daudz ko citu. Tad, kad sāk ieiet šajā te procesā, tad pašanalīzes, sākums ir ļoti, ļoti izaicinošs, bet pēc tam kaut kā mani ievilka, man iepatikās. Redzi, es jau sākumā teicu, ka cilvēkam ir vēlme domāt, ka viņš visu kontrolē. Un cilvēkam vispār ir tāda vēlme dzīvot zināmās ilūzijās, radīt tādu šķietamību. Mēs stāstām tādu iekšējo stāstu paši par sevi. Un tajā stāstā mēs taču gribam būt galvenie varoņi, mēs taču gribam būt, kā saka, tā kā filmā, galvenais varonis, ja, kuram varbūt tur šat tad paslīd kāja, bet caurmērā jau viņš ir pozitīvais, labais, viņš tiek galā ar dzīvi. Un tā mēs tādu ilūziju par sevi radām un neredzam tos ēnas aspektus un visu pārējo. Un kādreiz tie ir ļoti traucējoši. Tas ir tā, ka cilvēks ir akls iepratim pats sev, un patiesībā viņš pat nesaprot, kāpēc viņam nevedās, kāpēc viņam neiet, kāpēc citi no viņa vairās, piemēram. Ja? Bet tas nebūtu noslēpums vairs, ja viņš uzmanīgāk palūkotos uz sevi un būtu mazliet godīgāks pret sevi, viņš atklātu, ka viņš ir, piemēram, nejauks, ka viņa uzvedība ir nejauka un tam līdzīgi, un viņam rastos iespēja kaut ko pamainīt un arī tā dzīves kvalitāte kļūt labāka. Par to tad ir tas 5. punkts. Tātad atzīt savus nodarījumus, atzīt, kas ir, ko, un ne tikai es pieļauju, ka reibumā, bet vispār kā cilvēks, vai jebkurš cits ir nodarījis pretēji cita varbūt tās sāpēm, pretēji interesēm, morālēm kaut kādā. Redzi, es atceros, man reiz uzaicinājusi kādu anonīmu alkoholiķu grupas jubileju, kur man lūdzu pastāstīt par kādu konkrētu soli. Un es atceros toreiz, mazliet domājot par to, ko viņiem tur stāstīt un nestāstīt, es pēkšņi sapratu tādu interesantu lietu, ka 12 soļi patiesībā tā ļoti schematiski mēģina aprakstīt to,
kā funkcionē normāls cilvēks. Nu, tas, kas normālam cilvēkam padodas vienkārši dabiski, pašsaprotami, tas, lūk, 12 soļu programmā ir uzrakstīts vienkārši pa punktiem, lai tu vari ar pirkstu vilkt līdzi un saprastu, kā tev ir jādzīvo. Ja? Bet normālam cilvēkam tas ir dabiski. Nu, piemēram, ja mēs braucam atkal sabiedriskā transportā, tur ir daudz cilvēku un vienā brīdī mēs nejauši uzkāpjam kādam uz kājas. Nu, mēs automātiski, mēs atvainojamies. Nu, mēs saprotam, mēs tikko nodarījām cilvēkam sāpīgi. Nu, pilnīgi beztēmā, pilnīgi muļķīgi uzkāpām uz kājas, mēs atvainojamies un jādomā, ka tie apstākļi ir tādi, ka nu, visi saprot, ka nu, kam negadās tur un tā. Nu, ar ko tad šis ir atšķirīgs no visa cita mūsu dzīvē? Nu, mēs uzkāpjam uz kājas otram cilvēkam miljonus dažādos veidos. Dažkārt apzināti, dažkārt neapzināti, dažkārt skaidrā, dažkārt reibumā, visādos eksistenciālos stāvokļos. Svarīgi ir to pamanīt un svarīgi ir atvainoties. Un, ja nepieciešams, varbūt tad arī nu, kaut kā kompensēt to problemātiku. Ja? Nu, un kas loģiski noved pie 6. punkta, kas ir manā galvā pagaidām vēl tas sarežģītākais, ka tas tātad ir nu, gatavība, ka Dievs novērsīs tos trūkumus manī. Un es laikam tad īsi pastāstīšu, es izaugu nu, tātad, pat ne ateistiskā vidē, vairāk tad es teiktu bezdievīgā vidē. Un es izvēlējos apzināti kristīties 33 gadu vecumā. Es tieši dzimšanas dienā aizgāju un nokristījos. Nu, pirms tam, protams, ka sagatavojoties. Un es vēl joprojām esmu kaut kādā mērā pārliecināts par to, ka, un te laikam kaut kādā mērā, ka es tomēr ietekmēju to savu raksturu ar saviem ieradumiem, ar savām nu, apzinātajām domām, ko es domāju, ko es apsmadzeņoju lietas, kā es kontrolēju savas emocijas. Tas pakāpeniski nu, manus trūkumus var aizvietot ar kaut kādu jēgpilnāku citu attieksmi vai citu pat enerģiju pret lietām. Un tad kad es paļaujos, ka Dievs novērsīs manus trūkumus. Tā ir tās moments, ko es no 12 soļiem nelīdz galam saprotu. Kā es varu paļauties, ka Dievs to izdarīs? Jā, tad, kad tu apgalvoji pirms mirkļa, ka tu dari tur šo un to, lai tavs raksturs kļūtu labāks, tas nelīdz galam ir taisnība. Jeb, pareizāk sakot, tu vari izdarīt kaut ko no savas puses, bet rezultātu tu nogarantēt nekādu nevari. Jo, piemēram, ja es būtu, nu nezinu, kādu īpašību mēs varētu paņemt, vienalga, kaut kāda, man būtu kaut kāda negatīva īpašība. Un ja es dzīvotu ar pārliecību, ka es pats atbildu par savām īpašībām un pats viņas varu, kā saka, pārmainīt uz labākām, tad nomaini, kurš tad tev traucē? Ja tu līdz šim tur darīji kaut ko, tad nedari tā vairāk, dari kaut ko pozitīvu tā vietā, bet tā jau tas nestrādā. Jebkuras darbības, kuras es veiktu savā labā, piemēram, es sāktu iet uz anonīmo alkoholiķu sapulcēm, piemēram, vai es sāktu apmeklēt psihoterapeitu, vai es sāktu tur nodarboties ar sportu, vai es tur sāktu sevi disciplinēt. Es to visu varu darīt, bet tad, kad es to daru, es atrodos miedarbībā ar citiem cilvēkiem, ar plašāko realitāti, un man nav ne jausmas, kā rezultēsies šī visa darbība. Saprot, es jau nevaru nogarantēt katru soli, katru kustību, katru pārmaiņu šajā visā procesā. Es varu inicijēt procesu, bet ar ko tas beigsies, man nav ne jausmas. Zini, kā tajā teicienā, pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Kāpēc šāds teiciens? Tāpēc, ka tie cilvēki, ar kuriem es esmu kopā,
ļoti lielā mērā man ietekmē. Es, piemēram, varētu gribēt pārtraukt dzert, bet man žēl pamest manus draugus, kas arī tādi paši dzērāji kā es. Kas ir tipiskākā no atbildēm? Lūk, ja? Bet kā tad es pametīšu viņus? Un praktiski neiespējami. Man būs pārtraukt dzeršanu, ja es aizvien tusēšu kopā ar tiem cilvēkiem, kas dienā dzer. Man būs jānomaina arī vide. Un tad no tās vides būs lielā mērā atkarīgs, kādu ietekmi šī vide uz mani atstās. Tāpēc tur šis vārdiņš Dievs tiek ielikts. Es jau varu uzticēties, es jau varu darīt, es varu inicijēt, bet ar ko tas beigsies kopumā, tas vairs nav no manis atkarīgs. Tā ir tā lielākā realitāte, kurā es esmu iegremdēts. Un es varu tikai paļauties, es varu tikai cerēt, es varu ļauties, es varu uzticēties, es varu apstiprināt katru dienu savu gribēšanu. Es gribu mainīties. Un es ceru, ka tā būs. Ja? Bet tā ir tāda miedarbība, lielāka miedarbība nekā tikai manas paša lēmuma. Tad tas ir tas 7. punkts, ja, kas ir lūgt Dievu, lai atbrīvo no trūkumiem. Jā, respektīvi es katru dienu apliecinu, es aizvien to gribu. Man aizvien tas ir aktuāli. Ja? Kā jau tu arī zini, tad, teiksim, šo anonīmo grupu vai šo cilvēku, kas apmeklē šīs anonīmās grupas, viens no pamatprincipiem ir, ka es dzīvoju šodien. Es nedzeru šodien. Es nezinu, kas būs rīt. Es nezinu, kas būs parīt. Kur nu vēl pēc 5 gadiem? Mans uzdevums ir nodzīvot šodienu. Un šodienu es varu nodzīvot tad, ja es pamostos no rīta un saprotu, es to gribu. Man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi šodien būt skaidrā. Un tāpēc es apstiprinu, tā ir joprojām mana aktualitāte. Un es aizvien arī šodien es uzticos, ka ar augstākā spēka palīdzību, ar plašākās realitātes palīdzību es tikšu galā, jo man tas ir svarīgi. Bet šodien. Tā ir, starp citu, viena lieta, ko, tad, kad es uzsāku 1000 dienu projektu, man brīdināja, ka tas nav pareizais tonis no narkoloģijas viedokļa. Pēc tam tikai izpētīju un sapratu, ka no marketinga viedokļa 1000 dienas skaidrā skan labi. Bet no teiksim, tādas atveseļošanās vai no ieradumu maiņas viedokļa galīgi nav labi. To es esmu vairāk kārtīgi arī teicis, ka tās 1000 dienas, jebkurā gadījumā, ir bijusi diena pēc dienas, kad es esmu apzināti turpinājis gan pētīt sevi, gan veidot šos raidījumus, tā. Un vienu arī citu lietu, kas šeit ir sarakstā kā 8. punkts. Atlīdzināt savus pārdarījumus tiem, kuriem tas bija iespējams izdarīt. Jā, tas ir saistīts ar to apzināšanos, ka es esmu nodarījis pāri kādam cilvēkam, es esmu uzkāpis viņam uz kājas, un varbūt es esmu uzkāpis viņam uz kājas tā, ka viņam tā kurpa ir saplīsus tā rezultātā. Ja? Un tad es ne tikai saku, būs ok, viss kārtībā, es atvainojos. Ja? Bet varbūt ir kaut kāda apstākļa, kur man ir ļoti konkrēti kaut kā jākompensē tas nodarījums, kas ir noticis. Ar vienu gan atrunu man šķiet tajā visā, ka es nemēģinu uzbāzties cilvēkiem, kur es zinu, ka tā rezultātā būs tikai vēl sliktāk. Jā. Tas man pavadina uz jautājumu. Tad, labi, viens ir skaidrs, ka tad atlīdzināt tos materiālos zaudējumus, kas ir iestājušies. Skaidrs, ka nemateriālos zaudējumus par tiem kā mēs tur par viņiem... Nē, tos nevar atlīdzināt, tos var tikai atlaist, tos var tikai piedot. Tur var gan tikai lūgt piedošanu, un iespējams šo piedošanu arī saņemt, bet tas, kas ir svarīgi vienam cilvēkam, kurš grib atveseļoties, kurš grib kļūt garīgi nobriedušāks, viena no lietām, kas viņam ir jāmācās, ir uzņemties atbildību par savu dzīvi, uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. Jo jebkurš atkarīgais ir meistars izvairīties no atbildības. Ja? Mēs jau tā neesam baigi interesēti uzņemties atbildību, bet
atkarīgiem cilvēkiem ar to ir pavisam švaki. Un tāpēc arī šāds solis mācies uzņemties atbildību. Ja tu esi kaut ko saplēsis fizisku, tad nopērc vietā. Ja tu esi kaut ko tur izpostījis, tad mēģini salabot. Nu, ja tas nav iespējams, ja tās ir morālas, emocionālas, kāda cita veida šāda rakstura, teiksim, traumas vai pārdarījumi, jā, nu tad tu vari atvainoties tikai. Ja? Bet kādreiz tas nodarījums varbūt ir tik sāpīgs tam otram cilvēkam, ka tagad pie viņa iet un sākt viņam tur atvainoties un atgādināt, kā es tev tur kādreiz to, tas varbūt nozīmētu nodarīt viņam atkārtotas sāpes un ciešanas, kas nav pašmērķis, protams. Jā. Līdz ar to šo soli ejot, tur vienmēr ļoti rūpīgi jāizvērtē. Vai man ir vērts iet, vai es ar to nenodarīšu vēl vairāk postu tam otram cilvēkam. Tagad, man liekas, ir vēl viens tāds īpatnes moments klāt. Es arī pats pazīstu cilvēkus, kas viņiem vieglāk ir tā drīkst izteikties, atpirkties ar materiālajām lietām, nekā paprasīt to piedošanu. Skaidrs, protams, ka tas ir daudz vieglāk. Tai pašā laikā tas tomēr ir grūtāk nekā vispār neko nedarīt. Viena daļa vispār neko nedara. Viena daļa vienkārši ignorē problēmu, viena daļa varbūt noburkšķi tikai piedod vai atvaino, vai es atvainojos, ja? Bet tie, kas lūk ir gatavi kaut ko morāli kompensēt, viņi jau ir tikuši tālāk. Skaidrs, ka varbūt kādiem ir vieglāk atpirkties tīri finansiāli, nekā uzņemties arī morālu atbildību. Ja? Tā var būt, jā. Bet tas ir ceļš. Jā, tas ir ceļš. Tad, ja es pareizi saprotu, tas 9. punkts ir tātad, apstiprināt, ka tas loks, kam vajadzēja saņemt kompensācijas par manu uzvedību, ir noslēdzot, ka tas ir esmu atlīdzinājis tiem, kuriem es varēju vai kuriem vajadzēja. Vai tas nav tā pareizi interpretēts? Kā tur skan tas? Es ļoti saīsināju priekš sevis šī pierakstu vajadzībām. Man šķiet, ka tas pilnais nosaukums, tas skanēja tā, ka atzīstam, ka esam atlīdzinājuši vai kaut kā tam līdzīgi. Es arī precīzi uzreiz tagad neatceros to 9. soli, bet jā, noslēgt rēķinus un, es tagad interpretēju vienkārši skaļi, ja? Noslēgt rēķinus un atzīt, ka es esmu to savu mājas darbu paveicis, ja? Tā ir svarīga atziņa. Respektīvi, tas ir tāds mietiņš, kur es esmu iedzinis, ja? Tas ir tāds angliskais vārds milestone, ja? Tas ir tāds ceļa stabiņš, kur es atzīmēju un saku, jā, te viņš ir. Un šī, diemžēl, ir jau kārtējā reize, kad mani pievilta tehnika. Tajā brīdī vienkārši pārtrūka ieraksts. Es tā arī neesmu sapratis, kāpēc, jo es biju īpaši parūpējies par to, lai telefonā būtu enerģija, lai būtu brīva atmiņa, neviens man nezvanīja, it kā viss bija absolūti kārtībā, bet ieraksts pārtrūka. Tad mēs ar Kasparu sarunājām, ka tā kā pārfilmēt to nav iespējams, jo tā saruna ir principā tīra improvizācija. Mēs vienojāmies, ka es pamēģināšu atstāstīt, kāds bija sarunas turpinājums, tātad tas, ko jūs nedzirdējāt. Mēs noslēdzām pie tātad 9. soļa, ka cilvēks ir atlīdzinājis, tātad tas ceļa posms viņa dzīvē ir faktiski noslēdzies. Un tad tas 10. posms skan tā, ka tātad ir notiek cilvēka pašanalīze un jauno kļūdu atzīšana. Un tas tiek saprasts tādējādi, kad tā lapa ir pāršķirta, kad kuriem bija iespējams, kuriem vajadzēja, ir atdarīts par pārdarījumiem, kad tā nodaļa dzīvē beigusies, tad, tiek vērts jauna lapa un pa jaunam piedzīvotas lietas, pa jaunam
pieļautas kļūdas un veikta pašanalīze par tām tikai jau ar tās iepriekšējās pieredzes bāzi apakšā. Kas noved pie tā, ka 11. solis ir lūkšanas, meditācijas, vai tā kā tur mēs Elizejā bijām, tad kontemplācijas, un tātad dziļas sarunas un tādas garīgi meklējumi ar sevi, ar to augstāko spēku, ar Dievu, nezaudēt to saikni, kas ir iegūta šos te soļus ejot. Šis te augstākais spēks, kas paliek aizvien pieejams, un ka šī te komunikācija, personiskā komunikācija ar to augstāko spēku ir eksistējoša. Aizvien tas, ka ir panākts tā atturības, nelietošana, tas ir tikai sākums. Tas 12 soļu programma arī savā visdziļākajā būtībā paredz to, ka tas ir konstants darbs ar sevi vai attiecīgi grupā, un ka šīs te vai lūkšanas, vai meditācijas, vai kontemplācijas, vai jebkādas garīgās prakses, kādas jūs izvēlaties, ir vajadzīgs turpināt piekopt, un tikai tādējādi, un tikai katru dienu no dienas, turpinot dzīvot saskaņā ar savām jaunajām pārliecībām, jaunajām vajadzībām. Un tā arī bija viena no lietām, kur es arī atzinu, ka no marketinga viedokļa raugoties 1000 dienas skaidrā, protams, skan jauka un tā, bet no narkoloģijas viedokļa tas ir aplami, un es arī atzīstu to, ka, lai arī tūlīt ir 900. diena, es tāpat esmu bijis katru dienu solīti pa solītim. Nav tā, ka es esmu šo visu sasniedzis tā pēkšņi. Es esmu bijis apzinīgs, apzināts, pašanalizējošs, nelietojošs katru dienu. Lūk, un tad noslēdzošais no tiem soļiem, kas ir arī šķiet pašsaprotams, arī Kaspars uz to norādīja, ka izplatīt to 12 soļu programmu pēc iespējas tālāk un plašāk un stāstīt par to. Tādējādi palīdzot tiem cilvēkiem, kas varbūt vēl nav saņēmuši šo palīdzību vai meklē to. Un te mēs izvērsām diskusiju par to, ka cilvēkam jau ļoti patīk padalīties ar kaut kādām jaunatklājumiem, kaut kādām pozitīvām ziņām, vai tas ir sociālajos tīklos vai jebkā citādāk, bet dalīties un stāstīt līdz cilvēkiem. Un tad es viņiem pastāstīju par to savu pieredzi, ka es jau arī tā kā dalos, gan ar šiem video, gan arī tādā pašā biežajā Twitterī, X-ā es rakstu, un es diezgan bieži saskāries ar komentāriem par to, ka vai nu atslābinies un liec mieru, vai nu nāc tad atgriezies un sāc dzert, kas tev ir, liec mums mierā. Un par šo Kaspars teica ļoti interesanti, ka viņš sasaistītu to, ka tomēr tā mana nelietošana vai tā tava nelietošana, ka tā ienest tanī telpā, tanī vidē to domu, un bieži vien tā doma var būt neērta cilvēkiem. Un bieži vien var gadīties tā, ka tieši tas, ka es vai tu nelieto alkoholu, mēs varam nonākt pie tā situācijas, ka cilvēkam tas rada stresu, tas rada diskomfortu vai vainas apziņu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc tas cilvēks labprāt norāda, ka negribētu vairs, kontaktēties ar tevi vai būt tavā klātbūtnē, tikai tāpēc, ka tas viņam liek justies neērti. Jo kaut kur jau apakšā jau cilvēks jūt, ka kaut ko viņš darīja īsti nepareizi, un tas, ka tu vari dzīvs būdams ienest tikpat kā viņa eksistenci konfrontējošu domu par to, ka būtu iespējams dzīvot arī citādāk, to bieži vien cilvēki uztver ļoti, ļoti asi. Un attiecīgi tad šo mēs arī turpinājām par to, ka faktiski pie viena svinību galda varētu atrasties gan anonīmais alkoholiķis, kurš gluži vienkārši nelietot alkoholu, gan arī atturībnieks, gan arī tāds, kurš ir lietotājs. Un te bija ļoti, ļoti skaists komentārs no Kaspara par tiem atturībniekiem, ko es spēju identificēt sevi vismaz kādu brīdi atpakaļ, to, ka atturībniekiem tomēr tā pamat doma un loma
ir nu, tātad nelietot pašiem un reklamēt nelietošanu arī citiem. Nu, tātad kaut kādā mērā pat, nu, tā kā uzplīties ar to ideju par to, ka varētu nelietot. Un es sapratu to, ka pēdējā laikā es esmu maķinīt nomierinājies, bet es vienu brīdi biju ļoti izteikts atturībnieks un ļoti uzplījos ar domu par to, ka varētu nelietot. Līdzīgi, jāsaka, es savā laikā uzplījos ar to arī, ka vajadzētu iedzert. Un arī par šo mēs ar Kasparu pārunājām, un arī te viņš norādījis to, ka nu, tā ir zīme, ka cilvēkam varbūt nu, ir tas sarkanais karodziņš, jo normāli būtu tā, ka šajā 21. gadsimtā, ka mēs apsēžamies pie galda un nu, lietotāji, nelietotāji, un mēs svinībās kāds cilvēks, piemēram, to piedāvā ieliet glāzē, tu saki nē, un ar to arī tai sarunai būtu jābeidzas. Nu, kur tur tālāk vairs? Bet mēs labi zinām, ka dzīvē, diemžēl, ir tā, ka visnotaļ verbāli bieži vien agresīvi par to neusticēšanos un kaut ko. Un es saprotu, nu, tāda ļoti aktīva uzmākšanās ar to iedzeršanu. Uz ko Kaspars norādīja, ka nu, tā varētu tomēr būt laikam tā zīme par to sarkano karogu, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā, ka cilvēks tādējādi meklē šo ceļu, kā attaisnot to savu rīcību, ka viņš saprot, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā, bet viņš arī negrib vientuļš būt šajā savā lēmumā. Un ka tā ir tā zīme, kas var liecināt par to, ka nu, nav ok. Mums tomēr būtu jābūt spējīgiem šajā laikā dzīvot pēc principa, ka nu, kurš lieto, tas lieto un kurš nelieto, tas nelieto. Un es šai domai absolūti pievienojos un piekrītu, jo es, protams, varu atvainoties tagad arī visiem, kuriem manas atturības posmā es arī esmu bijis ļoti ekspansīvs un uzbāzīgs par to, ka pamēģini, ir taču forši nelietot, un argumenti tādi, un argumenti šādi, bet es arī godīgi sakot atzīstu to, ka nu, man tās 900 dienas jau ir, un es saprotu to, ka es esmu atkāpies arī no tās idejas. Es saprotu to, ka es labāk dzīvoju kaut kādā tādā tā kā savā sulā. Man vairs nerūp mēģināt pārliecināt kādu par to, ka dzīve bez alkohola ir labāka vai iespējama. Es vienkārši zinu, ka tas tā ir. Es dalos ar to, ko es esmu atklājis, bet manī noteikti vairs nav tās dzirksts, ka es varētu tagad iet un stundām ilgi kādam riktīgi klārēt par to, ka es gribētu, lai kāds vēl pārstrauc lietot alkoholu. Man tas nav vairs tas īsti vajadzīgs. Un tad bija 2 tradicionāli noslēdzošie jautājumi. Tātad ieteikums kādam, kurš akurāt domā par pārtraukšanu, uz ko Kaspars arī teica to, ka nu, pamēģiniet pārtraukt. Nu, pamēģiniet. Tiem, kas nelieto, nu, tiem tā nebūs nekāda problēma. Tātad tiem, kuriem nav nekāda atkarība. Nu, viņi vienkārši nelietos un nelietos. Tas ir līdzīgi kā cilvēkam, kurš neēd konfektus, nu, viņam tās konfektus var uz tā galda turēt vai atvilkt, un viņš tāpat viņas neēdīs, tāpēc, ka tas nav viņa interesēs. Bet ir cilvēki, kas tās konfektes noēdīs 5 minūtēs. Un līdzīgi ir ar alkoholiskiem dzērieniem. Nu, vienkārši paņem to pauzi un pavēro. Tas tāds apzinātības treniņš ir. Paņem to pauzi un pavēro. Un ja tev, kā tautā saka, sāksies lomkas, nu varbūt tas nozīmē, ka nebūtu nemaz to arī nekontrolēt to situāciju, kā mēs ar Kasparu sarunas laikā runājam par to atzīšanu, ja, un to kontroli. Nu, ja tev paņemot kaut kādus 2-3 mēnešus, tu nevari vienkārši bez tā, tu jūti, ka tev ļoti gribās, un bieži vien tā gribēšana ir tāda, ka prāts tiek iemānīts visdažādākajos veidos izdomāt iemeslus un attaisnojums atkal iedzert, nu, tad varbūt ir laiks atzīt, ka tās kontrolas īsti nav. Lūk, un, protams, tas ieteikums arī ir izrietošs. Tad paņem to pauzi, jo atgriezties vienmēr var pie šīs darbības, bet vismaz kaut kāds jaunatklājums priekš sevis būs. Nekas jau sliktāks no tā arī nenotiks.
Un visbeidzot man Kaspars pajautāja, ko tad es darīšu 1001. dienā, vai tad nu es atkal pašaušu vaļā un sāksies tusiņš un viss. Un, man atbilde ir ļoti vienkārši. Nē, es neplānoju to darīt. Pirmkārt, 20. maijā notiks konference, manas organizēta noslēdzošā konference. Par to informāciju es vēl publicēšu, bet es arī zinu, ka nekas īsti nemainīsies. Pagaidām vienīgais, ka es zinu, kas mainīsies, ka pirmām kārtām es vairs nefilmēšu šos te raidījumus. Otrām kārtām es izdzēsīšu aplikāciju ārā no telefona, jo man burtiski neinteresē, kurā dienā es esmu. Es šobrīd zinu, cik dienas es neesmu lietojis, tā iemesla dēļ vienkārši, ka man aplikācija skaita projekta vajadzībām. Bet visādā citādāk man vairs nerūp, jo pa šīm 900 dienām kaut kādām es esmu to labsajūtu, kur es esmu ieguvis pa šo laiku, to iekšējo sirds gaišumu un prāta mieru. Es negribu to visu tā vienkārši pazaudēt. Un es arī saprotu to, ka pusglāze šampanieša arī tā kā nenogremdēs uzreiz atpakaļ visās šausmu lietās un nešausmu lietās. Bet es arī to nevēlos, jo tas stāsts ir par to, ka es šo te dienu laikā esmu arī iemācījies un uzzinājis, kas ir alkohols un kāda ir alkohola ietekme uz mūsu visu ķermeņiem, uz mūsu veselību. Un man tas šķiet tikai normāli, ka es drīkst nelietot to, kas ir neveselīgs. Un es nepiešķiru alkoholam kaut kādu ultra īpašu nozīmi kā tādu vairs. Jo šis jau ir atkārtošanās, bet tā, kad cilvēks pasaka, viņš vairs nelietos majonēzi, viņš forši malēc, tāpat holesterīns celsies uz augšu. Ar pīpēšanu visu aplaudē, protams, pareizi, tas taču tur vēzi izraisa. Atteicies no gaļas, arī labi tava izvēle, un tagad es pasaku, ja es nelietoju, tad, protams, ka sākās uzreiz, kas tev kaiš. Nekas man nekaiš, man īstenībā kaitēja tad, kad es lietoju, ne tagad. Un es tiešām vairs nevēlos atgriezties pie tā, kāds es biju vai kas es biju laikā, kad es lietoju. Man tā lietošana vairs nešķiet saistoša, man vairs nešķiet interesanti. Tālūk. Vēl vienreiz atvaino par to, ka norautas sarunas beigas ar Kasparu. Man ir jāmeklē risinājumi, kāpēc tā notiek. Cerams, ka tehnika izdzīvos līdz projekta beigām un viss būs tādā ziņā kārtībā. Man ļoti, ļoti žēl, jo tā saruna bija patiesi interesanta un tāda dvēseliska. Tad uz atvadām es varu teikt to, ka lūdzu atceries, ka atbalsts ir pieejams. Vai pie manis, vai Elizejā, vai anonīmu alkoholiķu grupās, un tās arī ir dažādas. Dažas ir smagākas, dažas ir netik smagas, bet ir visdažādākās. Un anonīmās alkoholiķu grupas ir, kā likums, viņas ir paredzētas, lai sasniegtu pozitīvu mērķi. Jā, tur mēdz būt smagi stāsti, bet tāpēc jau tās grupas ir, lai cilvēks viens otram palīdzētu. Un vērsties pēc palīdzības, nekautrējies to darīt, zini, ka tā ir iespējama un pieejama, jo mana personiskā pieredze un daudz citu personiskā pieredze pierāda to, ka dzīve nelietojot alkoholu kļūst labāka, un diemžēl mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā vēl nav gatavi runāt par to, cik forši ir būt skaidrā. Un faktiski tie anonīmi alkoholiķi ir radīti, lai cilvēki varētu drošā vidē savā starpā izrunāt lietas, kas viņus satrauc. Vienlaicīgi, kad uz viņiem neglūn kāds, kurš atspēries stāst, ka man nav problēma, es kontrolēju vai to stāstu. Atbalsts ir pieejams un rūpējies par sevi, gādā un viss būs kārtībā. Uz tikšanos nākošajā kādā raidījumā. Paldies un atā!